Labdien! Es esmu skolotāja Aiga, un mani interesē viss, kas saistīts ar pedagoģiju, psiholoģiju, ar smadzeņu darbību. Tādēļ viena no grāmatām, kuru es piedāvāju lasīt mums kopā, pareizāk sakot, lasīšu es, un piedāvāju jums klausīties. Tā ir Daniela Kānemana grāmata Domā ātri, domā lēnām. Ir izdevusi izdevniecība Jumava. Izdevniecība Jumava, tūlīt pateikšu, kurš tas ir gads. Izdošanas gads 2012. Varbūt pašu sākuma ievadu tur un pateicības es gluži nelasīšu. Tā man liek brīvs uzlikt. Bet palasīšu pirmās daļas, pirmo nodaļu, kas ir stāsti par personāžiem, lai varētu saprast, kas ir šīs divas sistēmas, jeb šie divi galvenie personāži. Lai novērotu sava prāta darbību automātiskajā režīmā, paskatieties uz šo attēlu. Jūsu pieredzējums, aplūkojot sievietes seju, plūstoši apvienot to, ko mēs parasti saucam par redzēšanu un intuitīvo domāšanu. Tikpat skaidri un ātri, kā ieraudzījāt, ka sievietes mati ir tumši un jūs apzinājāties, ka viņa ir dusmīga, turklāt redzētais iesniedzas nākotnē, jūs nojautāt, ka sieviete tūlīt pateiks ļoti skarbus vārdus, varbūt skaļā un griezīgā balsī, priekšnojauta par viņas turpmāko rīcību ienāk prātā automātiski un bez piepūles. Jums nebija nolūka vērtēt viņas noskaņojumu vai prognozēt viņas darbības, un jūs nejutāt, ka jūsu reakcija uz šo attēlu ir kāda īpaša darbība. Tā vienkārši notika. Tas ir ātrās domāšanas piemērs. Tagad paskatieties uz šo matemātisko darbību. Jūs uzreiz zinājāt, ka tā ir reizināšana, un varbūt apzinājāties, ka atrisināsiet to uz papīra ar pildspalvu. Ja rēķināsiet, galvā neizdosies. Jums bija arī neskaidra intuitīva nojausma par iespējamo rezultātu diapazonu. Jūs ātri saprastu, ka 12,609 un 123 ir nepareizs iznākums, tomēr jums nebūs skaidrs, ka atbilde nav 568, ja neveltīsiet šim vienādojumam zināmu laiku. Jums prātā neienāca precīzs risinājums, un jūs jutāt, ka varat izvēlēties vai turpināt rēķināšanu. Ja vēl to nedarījāt, jums būtu jāmēģina atrisināt reizināšanas darbību tagad. Jūs saskārāties ar lēno domāšanu, veicot secīgas darbības. Vispirms atcerējāties skolā iemācīto izziņas programmu reizināšanai, un pēc tam to īstenojāt. Reizināšana prasīja piepūli. Jūs sajūtāt slodzi, paturot atmiņā daudz informācijas, jo bija jāseko līdzi savai konkrētajai pozīcijai un turpmākajai virzībai, vienlaikus balstoties uz starpposmu rezultātu. Šis process bija mentāls darbs, mērķtiecīgs, ar piepūli saistīts un secīgs, lēnās domāšanas prototips. Rēķināšana bija ne tikai notikums jūsu prātā, tajā iesaistījās arī jūsu ķermenis, jūsu muskuļu saspringa, asinsspiediens paaugstinājās un sirdsdarbība pātrinājās. Ja kāds iesaistītos, atvainojot, ieskatītos jums acīs šī vienādojuma risināšanas laikā, viņš redzētu, ka paplašinās acu zīlītes. Acu zīlītes atguva normālu izmēru, tiklīdz pabeidzāt šo darbu. Noskaidrojāt atbildi, tā ir?
408. Vai atteicāties no rēķināšanas? Tātad divas sistēmas. Psihologi vairākus desmitus gadu intensīvi interesējās par diviem domāšanas režīmiem, ko izraisa dusmīgās sievietes attēls un reizināšanas uzdevums. Un mēs piedāvājam vairākus apzīmējumus. Izmantošu psihologa Kīta Stenoviča un Ričarda Vesta sākotnēji piedāvātos terminus un sākšu šīs divas cilvēka apziņas sistēmas saukt par pirmā sistēma un otrā sistēma. Pirmā sistēma darbojas automātiski un ātri, bez piepūles vai ar ļoti nelielu piepūli un bez apzinātas kontrolas apjausmas. Otrā sistēma pievērš uzmanību ar piepūli iesaistītajām mentālajām darbībām, ieskaitot komplicētu rēķināšanu. Otrās sistēmas operācijas bieži saistās ar līdzekļu, izvēles un koncentrēšanās subjektīvo pieredzējumu. Apzīmējums pirmā sistēma un otrā sistēma plaši tiek lietots psiholoģijā, bet šajā grāmatā autors dosies tālāk par jau izpētīto, un šo grāmatu varot lasīt kā psiholoģisku drāmu ar diviem personāžiem. Domādami par sevi mēs identificējamies ar otro sistēmu, apzināto spriedumus, veidojošo patību, kam ir uzskati, kas jāizdara, izvēles un lemj, ko domāt un ko darīt. Kaut gan otrā sistēma uzskata, ka tieši tajā notiek visas darbības, šīs grāmatas galvenais varonis ir pirmā sistēma. Autors raksturot pirmo sistēmu šādi. Tā bez piepūles ģenerē iespaidus un jūtas, kas ir galvenais noteikto uzskatu un mērķtiecīgo izvēļu avots otrajai sistēmai. Pirmās sistēmas automātiskās operācijas ģenerē pārsteidzoši komplicētus ideju modeļus, bet tikai lēnākā otrā sistēma spēja konstruēt domas sakārtoto soļu secībā. Autors aprakstīs arī apstākļus, kuros otrā sistēma pārņem vadību, anulējot pirmās sistēmas brīvi plūstošos impulsus un asociācijas. Jums tiks ierosināts padomāt par šīm divām sistēmām kā darītājiem ar individuālām spējām, ierobežojumiem un funkcijām. Aptuvenā sarežģītības kārtībā seko daži uz pirmo sistēmu attiecināto automātisko darbību piemēri. Konstatēt, ka viens objekts atrodas tālāk nekā cits. Orientēties uz pēkšņas skaņas avotu. Pabeigt frāzi maize un savilkt riebumu grimasi, ieraugot kaut ko pretīgu. Konstatēt naidīgumu kādā balsī. Dot atbildi vienādojumam 2 + 2 ir. Izlasīt vārdus uz liela plakāta. Vadīt auto uz tukša ceļa. Atrast spēcīgu gājienu, ja esat šaha meistars. Saprast vienkāršus teikumus. Saprast, ka raksturojums lēnprātīgs un akurāts cilvēks, kam detaļas ir ļoti svarīgas, ir stereotipisks profesijas apraksts. Pirmā sistēma ietver iedzimtās spējas, kas mums kopīgas ar dzīvniekiem. Kopš dzimšanas esam gatavi uztvert apkārtējo pasauli, atpazīt objektus, virzīt uzmanību, izvairīties no zaudējumiem un baidīties no zirnekļiem. Citas mentālās darbības kļūst ātras un automātiskas pēc ilgākas precizēšanas. Pirmā sistēma ir apguvusi asociācijas starp idejām, kas ir Francijas galvaspilsēta. Tā apguvusi arī tādas prasmes kā lasīšana un sociālu situāciju nianšu izpratne. Dažas prasmes, piemēram, spēcīgus šahu gājienus apgūst tikai šīs jomas eksperti. Citas prasmes iemācās daudzi. Lai konstatētu personības
līdzību profesionālajam stereotipam, vajadzīgas plašas valodas un kultūras zināšanas, kas ir cilvēku vairākumu rīcībā. Šīs zināšanas glabājas atmiņā, un cilvēks tām piekļūst bez īpaša nodoma un piepūles. Visvairāk sarakstā iekļautās prāta darbības ir pilnīgi netīšas. Nav iespējams nesaprast vienkāršus teikumus dzimtajā valodā vai izvairīties no orientēšanās uz skaļu, negaidītu troksni, kā arī no zināšanas, ka 2 + 2 ir 4. Vai nedomāt par Parīzi, ja tiek pieminēta Francijas galvaspilsēta. Citas darbības, piemēram, ēdienas sakošļāšana, ir pakļautas apzinātai kontrolei, bet parasti darbojas autopilotā. Uzmanības vadībā piedalās abas sistēmas. Orientēšanās uz skaļu troksni parasti ir pirmās sistēmas spontāna darbība, kas nekavējoties mobilizē otrās sistēmas apzināto uzmanību. Jūs varēsiet savaldīties un nepagriezties pret skaļa un aizvainojoša komentāra autoru vērienīgās viesībās, bet pat ja jūsu galva nepakustēsies, jūsu uzmanība sākumā tiks pievērsta tam, kaut vai uz īsu mirkli. Taču uzmanību var novirzīt prom no nevēlamā fokusa. Vislabāk cieši sakoncentrējoties uz citu objektu. Otrās sistēmas daudzveidīgajām darbībām ir viena kopīga iezīme. Tām jāvelta uzmanība, jo tās apstājas, kad uzmanība tiek novērsta. Daži piemēri. Gatavojoties starta pistoles šāvienam skrējienā, koncentrēt uzmanību uz klauniem cirkā, sakoncentrēties uz konkrēta cilvēka balsi pārpildītā trokšņainā telpā, meklēt sievieti baltā cepurē, pārmeklēt savu atmiņu, lai atrastu pārsteidzošu skaņu, iet ātrākā tempā nekā pierasts, kontrolēt savas uzvedības piedienīgumu sociālā situācijā, saskatīt burtus A vietā teksta lapusē, atvainojiet, saskaitīt burtus A. Saskaitīt burtus A vienā teksta lapusē, pateikt kādam savu tālruņa numuru, novietot auto šaurā vietā vairākumam cilvēku. Salīdzināt 2 veļas mašīnu vispārējo vērtību, aizpildīt nodokļu deklarāciju un pārbaudīt sarežģīta loģiska argumenta pamatotību. Visās šajās situācijās jākoncentrē uzmanību, un jūs maz ko paveiksiet vai nepaveiksiet vispār neko, ja nebūsiet gatavs vai nepietiekami koncentrējies. Otrā sistēma spēja mainīt pirmās sistēmas darbības veidu, ieprogrammējot parasti automātiskās uzmanības un atmiņas funkcijas. Gaidot kādu radinieku ļaužu pilnā stacijā, jūs varat speciāli koncentrēt uzmanību, lai meklētu sievieti ar sirmiem matiem vai bārdainu vīrieti, un šādi palielināt varbūtību, ka pamanīsiet to jau iztālē. Varat piepūlēt atmiņu, lai meklētu galvaspilsētas ar kā sākuma burtu vai franču eksistenciālistu romānus. Kad noīrējat mašīnu Londonas Heathrows lidostā, apkalpotājs droši vien piekodinās: mēs braucām pa ceļa kreiso pusi. Visos šajos gadījumos jums liek darīt ko tādu, kas nav pašsaprotams, un jūs konstatējat, ka darbības konsekvences uzturēšanai vajadzīga nepārtraukta vai vismaz neliela piepūle. Bieži lietotā frāze ir jāvelta uzmanība, liecina, ka jums ir ierobežots uzmanības budžets konkrētām darbībām, un tā pārsniegšanas gadījumā cietīsiet neveiksmi. Ar piepūli saistīto darbību iezīme ir tāda, ka tās traucē viena otrai, tāpēc ir grūti vai pat neiespējami īstenot vairākas no tām vienlaikus. Jūs nespētu sareizināt 17 ar 24, veikt kreiso pagriezienu intensīvā satiksmes plūsmā. Nekādā gadījumā nemēģiniet to darīt. Jūs spējat veikt vairākas darbības vienlaikus, bet tikai tad, ja tās ir vieglas un neprasa lielu piepūli.
Jūs varētu droši risināt sarunu ar līdzbraucēju, vadot mašīnu uz tukšas šosejas, un daudzi vecāki ir atklājuši, varbūt ar zināmu vainas apziņu, ka var lasīt bērnam pasaku vienlaikus domājot par ko citu, kas man šobrīd bija mazliet grūti, jo tur motocikls aizbrauc un motobraukšana ir viena no manām brīvības sajūtām. Tā bija neliela atkāpe. Turpinam. Ik viens zināmā mērā apzinās, ka uzmanības spēja ir ierobežota un sociālajā uzvedībā vadās pēc šiem ierobežojumiem. Kad vieglā auto šoferis apdzen kravas automašīnu uz šaura ceļa, pieaugušie pasažieri beidz tērzēt. Viņi zina, ka ir bīstami novērst vadītāju uzmanību. Turklāt viņiem ir aizdomas, ka vadītājs uz brīdi ir kļuvis kurls un nemaz nedzird viņu teikto. Intensīva koncentrēšanās uz kādu uzdevumu var tiešām padarīt cilvēku aklu, pat pret normālos apstākļos uzmanību piesaistošiem stimuliem. Ļoti spilgtu piemēru piedāvā Kristofers Čabris un Daniels Saimons grāmatā Neredzamais gorilla. Invisible Gorilla. Viņi uzņēma īstu filmiņu par to, kā divas komandas padod tālāk basketbola bumbas. Vienai ir balti krakli, otrai melni. Filmas skatītājiem jāsaskaita, cik reizes bumbu padavusi komanda baltajos kraklos, ignorējot komandu melnajos kraklos. Uzdevums ir grūts un prasa lielu koncentrēšanos. Video vidusdaļā parādās sieviete gorillas maskā. Šķērso laukumu, uzsit ar dūrēm pa krūtīm un aiziet. Gorilla ir redzama 9 sekundes. Šo video noskatījās vairāk tūkstoši cilvēku, un apmēram puse nepamanīja neko neparastu. Šo aklumu radīja tieši skaitīšanas uzdevums un koncentrētais norādījums ignorēt vienu no komandām. Visi, kas noskatās video bez šāda uzdevuma, pamana gorillu. Redzēšana un orientēšanās ir pirmās sistēmas automātiskās funkcijas, taču tās ir atkarīgas no uzmanības piešķiršanas attiecīgajiem stimuliem. Autori atzīmē, ka vissvarīgākais viņu pētījuma novērojums ir tas, ka cilvēki ir pārsteigti par rezultātu. Skatītāji, kas nepamana gorillu, sākumā ir pārliecināti, ka nekāda gorillas tur nemaz nebija. Viņi nespēja iedomāties, ka nav pamanījuši tik uzkrītošu epizodi. Gorillas pētījums ilustrē 2 svarīgus faktus par cilvēka prātu. Mēs varam būt akli pret acīm redzamo, kā arī akli pret savu aklumu. Un tagad iepazīstināšanas kopsavilkums. Šo grāmatu caurvīja tēma par abu sistēmu mīkdarbību. Un būtu vēlams sniegt īsu sižetisku kopsavilkumu. Stāstā, ko pavēstījuši pirmā sistēma un otrā sistēma patstāvīgi darbojas, kamēr esam nomodā. Pirmā sistēma darbojas automātiski, un otrā sistēma parasti ir komfortablā mazas piepūles režīmā, kad tiek izmantota tikai neliela daļa no tās jaudas. Pirmā sistēma nepārtraukti ģenerē dažādus ierosinājumus. Otrajai sistēmai iespaidus, nojausmas, nolūkus un jūtas. Pēc otrās sistēmas apstiprinājuma saņemšanas iespaidi un nojausmas kļūst par uzskatiem, bet impulsi par apzinātām darbībām. Kad viss norit gludi, kā notiek parasti, otrā sistēma pieņem pirmās sistēmas ierosinājumus bez vai ar nelielām izmaiņām. Jūs parasti uzticaties saviem iespaidiem un cenšaties īstenot savas vēlmes, un tas lielākoties ir labi. Kad pirmā sistēma nonāk grūtībās, tā aicina otro sistēmu nodrošināt detalizētāku un specifiskāku apstrādi, kas varētu atrisināt radušos problēmu. Otrā sistēma tiek mobilizēta, kad rodas jautājums, uz kuru pirmā sistēma nespēja atbildēt, kā varbūt notika, kad mēģinājāt sareizināt 17 ar 24. Arī katrā pārsteiguma brīdī cilvēks jūt apzinātas uzmanības uzplūdus.
Otrā sistēma tiek aktivizēta, konstatējot notikumu, kas ir ārpus pirmās sistēmas uzturētā pasaules modeļa. Tajā pasaulē lampas nelēkā, kaķi nerej un gorillas nešķērso basketbola laukumu. Gorillas eksperiments liecina, ka nepieciešams koncentrēt uzmanību, lai atklātu pārsteigumu izraisošos stimulus. Tad pārsteigums aktivizē un virza uzmanību. Jūs cieši lūkojaties un meklējat atmiņā sižetu, kas izskaidro pārsteidzošo notikumu. Uzskata, ka otrā sistēma arī nepārtraukti kontrolē jūsu uzvedību. Liek būt pieklājīgam dusmu brīžos un modram vadot auto tumsā. Otrā sistēma tiek mobilizēta piepūles palielināšanai, kad tā konstatē, ka gatavojaties kļūdīties. Atcerieties situāciju, kad gandrīz jau pateicāt aizvainojošu piezīmi. Un atminieties, cik smagi bija jāpiepūles, lai atgūtu paškontroli. Secinājums: lielākā daļa no tā, ko jūs, vai pareizāk sakot, jūsu otrā sistēma domā un dara, rodas jūsu pirmajā sistēmā, bet otrā sistēma pārņem vadību sarežģītās situācijās, un te parasti ir pēdējais vārds. Darba dalīšana starp pirmo un otro sistēmu ir ļoti efektīva. Tā samazina piepūli un palielina veiktspēju. Šī kārtība lielākoties darbojas labi, jo pirmā sistēma visumā labi pilda savus uzdevumus. Tās veidotie pazīstamo situāciju modeļi ir pareizi, īstermiņa prognozes arī parasti ir precīzas, un sākotnējā reakcija uz grūtībām ir ātra un pārsvarā atbilstoša. Tomēr pirmajai sistēmai piemīt arī neobjektivitāte, sistemātiskās kļūdas, ko sliedz pieļaut noteiktos apstākļos. Reizēm tā atbild uz vieglākiem jautājumiem par konkrētajā brīdī uzdoto, un tai ir vāja izpratne par loģiku un statistiku. Pirmās sistēmas ierobežojums ir arī tas, ka to nevar atslēgt. Ja uz ekrāna parāda vārdu jums zināmā valodā, jūs to izlasīsiet, ja vien uzmanība nebūs pilnīgi koncentrēta uz ko citu. Par konfliktu un ilūzijām nākamreiz. Visu labu!